Esmu Roberts Zīle, Eiropas parlamenta viceprezidents. Mēs, Nacionālā apvienība, esam bijuši un būsim nacionālo interešu sardzēji. Trešais saraksts. Esmu Roberts Zīle, Eiropas parlamenta viceprezidents. Ināra Mūrniece daudz gadu vadījusi Saeimu un bijusi Latvijas aizsardzības ministre, un Rihards Gols jau daudz gadus vada Saeimas ārlietas. Kopā mēs esam labākā izvēle, spēcīgākā komanda šajās Eiropas parlamenta vēlēšanās, un mēs esam nacionālo interešu sardzēji. Mūsu nākošās prioritātes būs stiprs NATO, kas būs garants Eiropas drošībai un mūsu Latvijas drošībai, protams. Mēs būsim par saprātīgu zaļo kursu, mēs būsim par stingru imigrācijas politiku un nepieļausim cilvēku tirdzniecību radīt hibrīdu apdraudējumus. Un mēs būsim par Ukrainu, kas būs daļa no Eiropas Savienības. Ar ko mēs atšķiramies no mūsu galvenajiem konkurentiem? Ar to, ka mēs nekad nebūsim Briseles balss Latvijā. Mēs tieši otrādi būsim Latvijas interešu pārstāvi visā Eiropas Savienībā, tā skaitā tā saucamā Eiropas Savienības galvaspilsētā. Un par to stingri cīnīsimies visiem Latvijas un Baltijas svarīgos jautājumos. Mēs, Nacionālā apvienība, gadiem ilgi esam cīnījušies gan Eiropas parlamentā, gan šeit Latvijā pret Krievijas interesēm mūsu zemē. Jau ilgstoši mēs esam teikuši, ka mums Latvijā ir jāizbeidz ēst no Krievijas rokas. Un tāpēc gan Latvijas valdībai, gan uzņēmējiem ir tik grūti pārtraukt mangāna rūdas eksportu uz Krieviju, kas rada apdraudējumu gan Ukrainam, gan arī mums. Arī Eiropas līmenī mēs esam bijuši pirmie kā politiskā grupa pēc Ukrainas kara sākuma ar nosodījumu Krievijas militārai agresijai. Mēs bijām pirmie, kas aicināja Ukrainu uzņemt Eiropas Savienībā un kas noteica, ka Eiropas Savienībai nav svarīgāku uzdevumu par drošību. Eiropas parlamentu mēs vēlēsim kara laikā, un ir ļoti būtiski, kāds būs šis jaunais Eiropas parlamenta sasaukums. Drošība, tā ir viena no lielajām lietām, pie kā būs jāstrādā jaunajam Eiropas parlamentam. Un te es gribu akcentēt 3 būtiskas lietas. Atbalsts Ukrainai, ir pilnīgi skaidrs, ka Ukrainai ir jāuzvar Krievija. Otra lieta – Latvijas austrumu robežu stiprināšana, tajā skaitā arī no militārā, jeb aizsardzības viedokļi, par to saņemot solidāru Eiropas Savienības dalību valstu finansējumu. Un trešā lieta – Latvijas militārās industrijas attīstība. Latvijai jāiestājas par Ukrainas uzņemšanu Eiropas Savienībā un NATO. Tad mēs iegūsim sev uzticamu draugu un spēcīgu sabiedroto. Būt nacionāla interešu sardzē, tas ir kas vairāk nekā tikai sauklis. Tā ir apņemšanās aizsargāt Latvijas suverenitāti un neatkarību plašākā Eiropas kontekstā. Mēs iestājamies par tādu Eiropu, kurā nacionālās intereses tiek ne tikai deklarētas, bet arī aizstāvētas. Eiropa, kurā katrai dalībvalstī, neatkarīgi no tās lieluma, ir balss mūsu kopīgās nākotnes veidošanā. Mūsu ārpolitika ir vērsta uz Latvijas suverenitātes caur mūsu starptautisko pozīciju un alianšu nostiprināšanu. Runājot par Eiropas Savienības migrācijas politiku, mūsu nostāja ir skaidra un principiāla. Mēs atbalstām taisnīgu un stingru pieeju migrācijai, tādu, kas ļauj mums aizsargāt savus robežas un nacionālās intereses, vienlaikus respektējot cilvēku cieņu un ievērojot starptautisko tiesību aktus. Mēs iestājāmies par politiku, kas risina migrācijas pamatcēloņus, kas balstīta brīvprātīgā solidaritātē un ņem vērā katras dalību valsts īpašos apstākļus. Mums ir kritiski svarīgi, ka Latvijas balss diskusijā par migrācijas politikas attīstību tiek sadzirdēta. Mūsu ārpolitika vienmēr ir balstījusies uz principialitāti, mūsu vērtību aizstāvēšanā, kā arī uz realisma un kompetences pamatiem. Mēs apņemamies saglabāt modrību un nodrošināt, ka mūsu nacionālās intereses tiek aizsargātas un ka mūsu kopīgais ceļš Eiropā ir ceļš, ko raksturo stabilitāte, labklājība, drošība un savstarpējā cieņa. Godātie Latvijas pilsoņi, 8. jūnijā Eiropas parlamenta vēlēšana dienā nepalieciet vienaldzīgi. Izdariet savu izvēli. Nacionālā apvienība, 3. saraksts.